Kāpēc pietrūkst vīzijas? Mums taču ir daudz stratēģiju, mēs dzirdam dažādas devīzes saukļus. Mēs dzirdam arī, ka tiešām reāli cilvēki raksta arī klimata mērķi Latvijai, kas arī kaut kas Latvijas zaļa valsts. Arī tāds ir dzirdēts. Manuprāt, vīzijai ir jābūt ekonomiskai, tad vīzijai jābūt, kā mēs maksimāli ātri un maksimāli daudz spēsim iepludināt valstī investīcijas. Jo, ja būs investīcijas, attiecīgi loģiski jaunas darba vietas, tad būs arī nauda izglītībai, medicīnai un visiem, kam vajag. Bet manuprāt, mēs vēl nedaram pietiekami, lai šīs investīcijas nāktu masveidā iekšā. Piemēram, tie paši birokrātiskie šķēršļi būvniecībā, piemēram, Rīgā, kur mēs saskaramies katru dienu, viņi ir tiešām būtiski, un tie ir jārisina pēc iespējas ātrāk. Jūs arī to kā uzņēmuma pārstāvs sakat, esat saskāries ar to, vai tas ir tāds? Protams, īpaši Rīga pie Rīga. Pašvaldībās, reģionos nē, es teiktu, tur diezgan pretīgi. Piemēram, ko nozīmē Rīgā kaut ko sāk darīt? Piemēram, ļoti labs piemērs. Tātad mums vajadzēs saskaņot cenu dēli vienā stacijā. Un, lai šo cenu dēļu atrašanos saskaņot, mums vajag izīrēt no pašvaldības 2 kvadrātmetru zemes platību. Kā jūs domājat, cik ilgu laiku mums šis skaņojums paprasīja? Nedēļu. Nedēļa būtu tā, lai atbilstu šai vīzijai par investīciju plūdumu uz Latviju, bet mums tas paņēma 8 mēnešus. Tad rēķinam, par kādiem lieliem būvniecības projektiem varam runāt, ja mums aizņem tik daudz laiku birokrātiskie šķēršļi. 8 mēnešus? Jā. Bet atrisinājāt? Atrisinājām beigās, jā, bet tomēr gribētos to kaut kā bišķiņ ātrāk atrisināt, jā.